Šogad jau 5. reizi norisinājās Rīgas iedzīvotāju fórums Rīga Dimd iedzīvotāji runā, domā, dara. Rīgas doma ir viena no nedaudzajām Latvijas pašvaldībām, kas organizē šādu fórumu, lai kopā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un sociāli aktīvajiem rīdziniekiem apspriestu un īstenotu Rīgas attīstības idejas. Mēs šogad laikā esam pārliecinājušies, ka šī ir ļoti laba forma, kā nākot kopā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, aktīvajiem iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem diskutēt par tiem jautājumiem, kas ir aktuāli gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, un meklēt risinājumus, lai kopīgi uzlabotu mūsu kopīgo dzīvi. Iepriekšējo gadu fóruma tematos tika apspriestas vairākas šobrīd jau veiksmīgi realizētas idejas. Kā vienu no tādām varam minēt nevalstisko organizāciju namu, kurš jau gadu darbojas kā lieliska platforma visdažādāko nevalstisko organizāciju aktivitāšu īstenošanai. Šī gada fóruma galvenās domdarbnīcu tēmas bija Rīgas pilsēta veselīgai nākotnē, Rīgas drošība, radošo kvartālu attīstība un Mūkusalas ielas promenāde. Domdarbnīcu ietveros norisinājās aktīvas diskusijas, kuru galvenais mērķis identificēt papildu iespējas vai pilnveidot esošās, lai katrā no jomām būtu vēl labāki sasniegumi rīdzinieku dzīves kvalitātes nodrošināšanā. Ir pierādījies tas, ka cilvēki, izsakot savas idejas un līdzdarbojoties, var panākt ļoti daudzas lietas, kuras tiek īstenotas dzīvē. Manuprāt, ka šis fórums un šie rezultāti ir pierādījums tam, ka ikvienam ir vērts iesaistīties, piedalīties un līdzdarboties, un tad visa mūsu kopīgā dzīve būs daudz labāka.